Sveiciens visiem klausītājiem. Mans vārds ir Krustdēls Sandis Ozoliņš, un šodien es jūs iepazīstināšu ar savu krāsu referāta tēmu - debatēšana, māksla domāt skaļi. Un tas patiešām ir trāpīgs nosaukums, jo debates ir ne tikai vārdu apmaiņa vai sacensība, tas ir domāšanas treniņš. Un tā ir spēja domāt skaļi, klausīties, apšaubīt un meklēt patiesību kopā ar citiem. Un debates ir viens no nozīmīgākajām sabiedriskās dzīves un komunikācijas formām, kas gadsimtiem ilgi ir palīdzējusi cilvēkiem meklēt patiesību, aizstāvēt uzskatus un kopt kritisko domāšanu. Un tās māca ne tikai pārliecinoši runāt, bet arī aktīvi klausoties, uzdot jautājumus un meklēt risinājumus tur, kur sākumā šķiet, ka to nav. Un, ko tad šodien apskatīsim? Sākumā es sniegšu nelielu ievadu par akadēmiskajām debatēm, tad iepazīstināšu par debašu vēsturiskajiem pamatiem un par debašu formātiem populārākajiem, kā arī tad es sāku stāstīt par to, kā veidot veiksmīgu argumentu un kā veiksmīgi arī atspēkot tos. Tad nedaudz pievērsīsimies loģikas kļūdām, pastāstīšu nedaudz, kas tās tādas, un visbeidzot iedošu ieskatu, kā tiek arī vērtētas akadēmiskās debates. Un, kāpēc debatēt? Debates nav domātas tikai, lai pierādītu, ka kādam nav taisnība. Tās patiesībā to patiesā būtība ir daudz plašāka, jo tā veido kultūru, kurā cilvēki mācās klausīties, analizēt, formulēt domas, lai tās būtu arī saprotamas citiem. Šo prasmi varētu saukt par tādu domāšanu skaļi, spēju runāt, vienlaikus arī domājot un arī vienlaikus klausoties. Viens no lielākajiem ieguvumiem debatēs ir kritiskā domāšana. Un tā ir spēja atšķirt, vai apgalvojums balstās faktos, vai arī kaut kādās emocijās, aizspriedumos, un vai tas tikai tā virspusēji izskatās pārliecinoši. Un debates liek arī paskatīties uz vienu un to pašu jautājumu no dažādām pusēm, jo reizēm pat aizstāvēt pozīciju, reizēm pat ir jāaizstāv pozīcija, kurai tu pat īsti nepiekrīti. Un tas patiesībā ir ļoti vērtīgs vingrinājums, jo tas paplašina tavu redzesloku un māca būt arī tādam elastīgākam. Un, protams, daudziem publiskā uzstāšanās ir diezgan liels izaicinājums un šķiet biedējoši, bet debates dod iespēju tiešām trenēties drošā, strukturētā vidē, kurā runātājs mācās izteikties loģiski, izmantot argumentus, saglabāt mieru un arī pielāgoties dažādām auditorijām. Un, protams, šīs prasmes jau noder praktiski visur, gan darba intervijās, kaut kādās sarunās ar klientiem, kolēģiem, vai arī vienkārši ikdienā komunicējot. Un, protams, debates nav monologs. To arī ir svarīgi atcerēties, jo tas māca klausīties, jo, lai labi vispār argumentētu, tev ir jāsaprot, ko otrs saka. Un debatēs mēs mācāmies reaģēt ar cieņu, nevis ar tādu aizsardzību. Un tas patiesībā ir īpaši svarīgi demokrātiskā sabiedrībā, kur viedokļu dažādība ir norma un tai vajadzētu būt normai. Un, debates iemāca arī pat tad, kad tu nepiekrīti, tu vari respektēt oponenta teikto, oponenta domas un izmantot patiesībā tās, lai pilnveidotu savējās. Un varbūt tas ir pats galvenais, jo mūsu sabiedrību, kādā mēs vēlamies dzīvot, nevar pastāvēt bez dažādiem, bez dialoga, bez dažādiem viedokļiem un tam līdzīgi. Jā, debates kā domāšanas un komunikācijas forma ir tikpat sena kā pati filozofija, un kopš sabiedrības vispār sāka pulcēties, tad bija jāatrod veids, kā efektīvi lemt par lēmumiem un par
vērtībām. Un pirmie, kas to darīja, bija Sokrats un viņa skolnieki. Sokrats izmantoja to saucamo Sokrata metodi, ko mūsdienās sauc par Sokrata metodi, un tas bija jautājumu metode. Uzdodot sev jautājumus, tu sāki apšaubīt jau domas, savas pārliecības, un tas bija veids, kā pārbaudīt un izaicināt sevi. Tālāk Platons, kurš bija Sokrata skolnieks, attīstīja, turpināja šo domu dialogos, kas vairāk bija par tieši sarunas par taisnīgumu, par dvēseli, par zināšanām, un savukārt Aristoteles šo visu sistematizēja retoriku un to visu apkopoja, un būtībā lika pamatus tam, ko mēs mūsdienās dēvējam par pārliecinošu runu. Un viņa darbs retorika varētu saukt to par vienu no stūrakmeņiem debašu teorijā. Un viduslaiku universitātēs tālāk jau attīstījās debates tādā veidolā, kad notika publiskie disputi kopā ar profesoriem un skolniekiem. Tajās viņi runāja par filozofiskām tēmām, teoloģiskām tēmām, kā arī zinātniskām tēmām, un šie disputi neilga dažas stundas, tās varēja ilgt pat vairākas dienas. 18. un 19. gadsimtā debates jau kļuva par tādu sabiedrības normu, sabiedrības pamatu, jo Britu parlaments to pataisīja par tādu demokrātijas simbolu. Savukārt Amerikas koledžās veidojās debašu klubi un kļuva par vietu, kur jaunie līderi mācījās uzstāties un pārliecināt. Un slavens piemērs ir Linkolna un Duglasa debates par verdzību 1858. gadā, un tās ne tikai iezīmēja tādu pagriezienu punktu viņa karjerā, bet arī parādīja sabiedrībai domāšanu par brīvību, par cilvēktiesībām, kas ir bijis tāds centrāls jautājums Amerikas sabiedrības vēsturē. Latvijā savukārt debašu tradīcijas veidojās jau 19. gadsimtā atsevišķos inteliģences pulciņos, bet mūsdienu kustība atzima tikai pēc neatkarības atjaunošanas 90. gados, kad skolās un universitātēs parādījās pirmie debašu klubi. Un kopš tā laika debates kļuvušas par labu izglītības sastāvdaļu, kā hobiju, un arī ir dažādi turnīri, gan starptautiski, gan valstiski, gan reģionāli. Savukārt par debašu kustību Latvijā, latviešu debašu tradīcija veidojās jau 19. gadsimtā inteliģences pulciņos, bet mūsdienu kustība atzima pēc neatkarības atjaunošanas. 90. gados, kad skolās un universitātēs parādījās pirmie debašu klubi. Un kopš 1995. gada debašu turnīri notiek arī Latvijā, un arī cilvēki piedalās starptautiskos turnīros. Tā kā šī tradīcija arī Latvijā ir noteikti attīstījusies diezgan ļoti kopš neatkarības atjaunošanas. Bet, protams, ka debatēšana nav vienveidīga, tā mainās atkarībā no valsts, no tradīcijām, no vispār paša mērķa, kāpēc debatēt, un atkarībā no tā, vai galvenais ir pārliecināšana, loģika vai analīze, veidojas arī dažādi formāti. Un es īsi iepazīstināšu ar 3 formātiem, kas ir arī viena no visbiežāk izmantotajiem mūsdienu akadēmiskajās debatēs. Pirmais no šiem formātiem ir British Parliamentary stils. Tajā piedalās 4 komandas, un 2 pārstāv tā saucamo valdību, un 2 pārstāv tā saucamo opozīciju. Un katrai no tām ir savs uzdevums, un tēma patiesībā tiek paziņota tikai 15 minūtes pirms pašu debašu sākuma. Un tas nozīmē, ka dalībniekiem jāspēj reaģēt diezgan ātri,
analizēt, arī strukturēt domas reālajā laikā. Un šis formāts palīdz mācīt strateģisko domāšanu, jo šeit ir svarīgi ne tikai argumenti, bet arī atrast savu nišu. Jo, ja pirmā valdība pasaka vienu, otrajai tā ir jāpapildina, nevis jāatkārto tas pats. Un tas pats ir arī opozīcijai. Ja pirmā opozīcija atspēko, tad otrai ir jāmāk piedāvāt jaunas skatījumus, ir visu laiku jāmanevrē. Un tēmu spektrs arī šajos ir diezgan plašs, sākot no politikas līdz pat filozofijai. Nākamais formāts ir Lincoln Douglas. Jau iepriekš iepazīstināju ar debatēm, no kurienes šis ir cēlies. Un šīs debates ir 1-pret-1 formāts, un tās ir parasti debates par morāliem vai filozofiskiem jautājumiem. Mazāk tiek vērtēti dati, bet tie balstās vairāk uz vērtību un principu jautājumiem. Un šis formāts trenē ētisko domāšanu un morālo loģiku, nevis tikai pliku faktu meklēšanu. Un tas ir vairāk formāts, kurā cilvēki mācās argumentēt par lietām, kur nav vienas objektīvas atbildes. Un visbeidzot ir Karl Popper formāts, un šajā formātā ir 2 komandas, katrā komandā ir pat 3 dalībniekiem, un katram ir sava loma. Pirmais izklāsta galvenos argumentus, otrs tos aizstāv un paplašina, un trešais apkopo un noslēdz tos. Starp runām ir arī krustpratinājumi, attiecīgi jautājumu un atbilžu sadaļa, kuros pretinieks var uzdot jautājumus. Un šis formāts ir piemērots vairāk skolām un universitātēm, jo tas attīsta komandas sadarbību, ātru domāšanu un strukturētu runu. Un tā ir lieliska kombinācija starp akadēmisko disciplīnu un tādu radošo brīvību. Tad par to, kā vispār veidot veiksmīgu argumentu. Kā mēs zinām, arguments ir centrālā daļa debatēs, un bez laba strukturēta argumenta debates ir vairāk, teiksim tā, kā ķermenis bez mugurkaula. Un akademiskajās debatēs izmanto modeli, ko dēvē par claim, warrant, evidence, impact, jeb šo apgalvojums, pamatojums, pierādījumu un ietekmi, jo argumentam jābūt skaidram, loģiskam, pamatotam un nozīmīgam. Un šie 4 posmi palīdz izveidot argumentu, kas patiešām pārliecina. Un claim, tas ir tas pats kodols, tava galvenā doma, un tas atbild uz jautājumu, ko tu saki. Un piemērs varētu būt, ja tēma ir tradīcijas kavē progresu, tad šis te apgalvojums būs tradīcijas bieži ierobežo sabiedrības spēju pielāgoties jaunām tehnoloģijām. Šis ir teikums, kurā tu pasaki to savu nostāju, un tomēr apgalvojums pats par sevi vēl nav pārliecinošs, to vajag pamatot. Tāpēc seko otrā daļa, kas ir pamatojums. Un tā ir daļa, kas atbild uz jautājumu, kāpēc tas ir patiesi. Un šim ir jābūt balstītam loģikā, pieredzē, vai arī vispār zināmos faktos un principos. Un piemēra turpinājumā būtu daudzās sabiedrībās jaunu tehnoloģiju ieviešana sastopas ar pretestību, jo cilvēki vēlas saglabāt ierastos darba veidus un sociālos ieradumus. Un šeit tiek parādīts tas te konteksts, kas padara to apgalvojumu par loģisku saprotamu. Tālāk seko evidence, jeb šo pierādījumu, un šis posms atbild uz jautājumu, ar ko tu to vari pamatot. Tas ir brīdis, kad tu piedāvā faktus, datus, pētījumus un piemērus. Tas parāda, ka tas nav tikai viedoklis, bet tam ir reāls pamats. Un tas ir tas, kas padara šo te runu arī ticamu tiem, kas varbūt sākotnēji netic. Un tad ir ietekme. Un tas ir vissvarīgākais, jo tas parāda, kāpēc tam būtu jābūt svarīgi klausītājiem.
parādi sekas, nozīmi un plašāko kontekstu. Bez šīs daļas šis te arguments ir tāds teorētisks, bet tomēr ar šo te impact sadaļu tas kļūst jau par stāstu ar ietekmi. Jā. Bet kā būvēt pareizi pretargumentu? Jo, ja veiksmīgs arguments vai ir debašu pamats, tad spēja to atspēkot, varētu teikt, tā ir tā degviela debatēm. Un pretargumentācija jeb refutācija parāda ne tikai to, cik labi tu aizstāvi savas idejas, bet arī to, cik dziļi tu saproti pretējās puses loģiku. Un atspēkot, protams, nenozīmē uzbrukt, tas nozīmē analizēt, izjaukt un kritiski izvērtēt, jo tiek meklētas nepilnības, pretrunas vai nepamatot pieņēmumi oponenta domāšanā. Un efektīva refutācija patiesībā balstās 3 soļos. Pirmais ir klausīšanās, otrs ir analīze un trešais ir reakcija. Un tātad vispirms ir jāklausās rūpīgi, jo daudzi debatēs kļūdās ar to, ka viņi jau domā par savu atbildi, kamēr oponents vēl runā. Un tā rezultātā viņi bieži vien nedzird, ko patiesībā teica otra puse. Jo tu vari sadzirdēt tieši tās kļūdas, kuras izmantot savā pretargumentācijā. To var darīt tikai to, ja tu reāli klausies. Un, kad tu esi sadzirdējis, tu vari analizēt. Noteikti, kas padara šo te argumentu ievainojumu. Un tad nāk šī te reakcija, kurā tu formulē savu atspēkojumu skaidri, strukturēti un pārliecinoši. Taču kā to izdarīt praksē? Ir vairāk klasiskie refutācijas veidi, un patiesībā katram no tam ir savs mērķis un situācija, kurā to pielietot. Pirmkārt, tā būtu fakta precizēšana, kad pretinieks izmanto neprecīzu vai arī vispārīgu faktu, to var izlabot. Otrkārt ir loģiskās saiknes atspēkošana, kad fakts pats par sevi varbūt ir patiess, bet secinājums no tā neseko. Tālāk ir alternatīvā interpretācija, kad pretinieka secinājumos ir tikai viens no iespējamajiem variantiem. Tu vari piedāvāt arī citu skaidrojumu šim te secinājumam. Tālāk ir loģikas kļūdas atklāšana. Par loģikas kļūdām es pastāstīšu nedaudz vairāk, vēlāk. Tad ir konteksta pārāmēšana, kad, piemēram, jautājums ir pārāk šauri uzstādīts, un tad to var pārāmēt, parādīt to plašāko skatījumu. Būtībā, kad ir pārāk šauri, vienkārši pārāmē to kontekstu. Un, protams, ir vēl, piemēram, kad tu uzsver vājo punktu, kad tas notiek, ka pretinieka arguments ir daļēji patiess, tomēr nepilnīgs, un var parādīt, kur tieši šī patiesība beidzas. Tālāk ir, protams, pretpiemēru došana, vai arī parādīt, ka kāds arguments ir ierobežots, kad tas strādā. Parādīšana, ka tas nav universāls. Un, piemēram, humors publiskos pasākumos vienmēr palīdz. Šeit var lietot šo pretargumentu, ka tas ir atkarīgs no konteksta un ka šis arguments strādā tikai noteiktos apstākļos. Jā, un tagad pastāstīšu par loģikas kļūdām. Tas ir patiesībā viens no interesantākajām un arī visbiežāk sastopamajiem elementiem debatēs un ikdienas sarunās. Un loģikas kļūdas, jeb šo arī tās mēdz saukt par domāšanas kļūdām, var padarīt argumentu par pārliecinošu, vismaz likt izklausīties tam pārliecinošam, lai gan patiesībā tas ir diezgan nepamatots. Un es esmu apkopojis tādus dažus tikai klasiskos, bet ir vēl daudz un daudz dažādas domāšanas kļūdas. Pirmais ir ad hominem, kas jeb šo uzbrukums cilvēkam, un tas ir, kad oponents uzbruk personai, nevis idejai. Piemēram, apgalvojums, tu nevari spriest par klimata pārmaiņām, jo tu neesi zinātnieks, ir klasisks ad hominem piemērs, jo tas neko nesaka par pašu argumentu,
tas skar tikai pašu cilvēku. Tālāk ir salmu vīrs, jeb strawman, ir sagrozīts arguments. Būtībā arguments tiek sagrozīts, lai to būtu vieglāk apgāzt. Piemēram, ja kāds saka, mums ir jāpalielina militārie tēriņi, un otrs atbild, tātad tu gribi iet karot, tas vairs īsti nav tas jautājums. Un tā vairs nav saruna, tā ir tāda kļūdaina karikatūra. Tālāk ir false dilemma, jeb viltus izvēle. Tas notiek, ka tiek piedāvāts tikai 2 iespējas, kaut patiesībā to ir daudz vairāk. Un piemērs būtu, vai nu mēs aizliedzam sociālos tīklus, vai arī jaunā paudze sabruks. Un tā ir tāda manipulācija, jo starp šīm abām galējībām ir simtiem daudz citu variantu. Tālāk ir slidnā nogāze, jeb slippery slope, un tas ir pieņēmums, ka viens notikums neizbēgami novedīs pie katastrofas. Piemēram, ja mēs skolēniem ļausim izmantot telefonus klasē, viņi vairs nemācīsies. Tā ir vairāk tāda emociju loģika, nevis reālā sakarība. Tad ir ad populum, kas ir būtībā atsaukšanās uz vairākumu. Visi tā domā, visi tā dara, tad tā ir taisnība. Vairākums nevienmēr nozīmē patiesību, reizēm tas nozīmē tikai lielāku skaļumu, tāpēc šī arī ir loģikas kļūda. Tad ir apļveida domāšana, jeb circular reasoning, kad arguments būtībā pierāda pats sevi. Piemērs būtu, šī grāmata ir vērtīga, jo tā ir populāra, un tā ir populāra, jo tā ir vērtīga. Tam nav nekādu jaunu pierādījumu, tas ir tikai viens un tas pats atkārtojums. Un visbeidzot, hasty generalization, jeb pārsteidzīgais vispārinājums, kad no viena piemēra tiek izdarīts plašs secinājums. Piemēram, es esmu redzējis vienu agresīvu sunu, tātad visi suņi ir bīstami. Un šī kļūda ikdienā notiek mums daudz biežāk nekā mums šķiet. Un kā tiek vērtētas debates? Atšķirībā no brīvas diskusijas, debates ir strukturētas, un tas ir strukturēts process, un to mērķis nav vienkārši apmainīties viedokļiem, bet arī novērtēt argumentu kvalitāti. Un vērtēšana ir neatņemama debašu daļa, tā palīdz saprast, kura puse labāk izmantojas argumentācijas un loģikas principus. Tiesnesis parasti neizvēlas to, ar ko viņš personīgi piekrīt. Viņš vērtē vairāk to puses loģiku un pārliecinoši aizstāv savu pozīciju. Un šeit ir 3 galvenie kritēriji – saturs, struktūra un stils. Visbeidzot, kā vērtē debates? Tātad atšķirībā no brīvas diskusijas, debates ir strukturēts process. To mērķis nav vienkārši apmainīties ar viedokļiem, bet novērtēt arī argumentu kvalitāti. Un šī vērtēšana ir neatņemama debašu daļa. Tā palīdz saprast, kura puse ir labāk izmantojusi argumentācijas un loģikas principus. Un tiesnesis neizvēlas, protams, to, ar kuru pusi viņš personīgi piekrīt. Viņš vērtē vairāk, kura puse loģiski un pārliecinoši aizstāv savas pozīcijas. Un ir 3 galvenie kritēriji – saturs, struktūra un stils. Saturā tiesnesis skatās, cik kvalitatīvi ir argumenti, vai tie ir balstīti faktos, piemēros, analīzē. Un šeit ir tiešām svarīgi, lai runātājs atbild uz pretinieku iebildumiem un nereaģē ar klusēšanu. Un debatēs, protams, bieži vien uzvar nevis tas, kurš runā skaļāk, bet kam ir pamatotāki argumenti. Un tāpēc arī tiek vērtēta struktūra, ja tā ir runas loģiskā uzbūve, vai klausītājiem ir viegli izsekot domai, vai ir ievads, pamatojums, secinājums, vai komanda darbojas kā viens veselums, nevis 3 atsevišķas balsis. Un labi strukturēta runa ir kā tāds skaidrs ceļš, tu saproti, kur esi un kur tu arī ej. Un visbeidzot, tas ir stils, tas ir viss, kas padara runu dzīvelīgu, balss, ķermenis, valoda, dikcija, acu kontakts, miers. Un labs stils, protams, nav arī teatrāls, tam ir jābūt dabiskam, pārliecinošam un arī cieņpilnam. Un vislabākie runātāji ir tie, kas spēj būt pārliecināti bez
agresijas un pārliecināti bez tādiem pārspīlējumiem. Jā. Protams, katrs tiesnesis var vērtēt objektīvi tik tālu, cik nu viņš var, jo tomēr pat ja viss šis ir strukturēts, mums ir jāņem vērā to, ka visi 100% nevar būt objektīvi. Un tas ir arī viss. Paldies par uzmanību.